Nu ko, esam trešā dienā, trešā tikšanās reizē. Un mēs iedziļināmies sevī. Mēs meklējam saikni ar savu augstāko es, ar savu to visīstāko daļiņu. Un pagājušā reizē es jums visām teicu, ka mēs sāksim nākamo nodarbību ar meditāciju vesels ķermeni. Tā ir mana autora meditācija. Manas autora meditācijas ir diezgan daudz. Un radušās viņas ir uz kā bāzes. Radušās viņas ir uz tā bāzes, ka coachingu studējot, viņš skaitās Nikolājs Latanskis, coach numur 1 krievalodīgā tirgu, varbūt meitenes varbūt ir dzirdējušas, varbūt nav. Un viņam ir sieviņa Natālija Latanska, kura, ejot ļoti jaunu sievieti, ir izgājusi smagu, grūtu slimību ceļu. Un arī meklējusi atbildes, bet viņi ir atraduši atbildes pie tādiem amerikāņiem, ja vadošiem guru, kas ir coachingā. Ja? Un tad viņa savu veselu meditāciju bloku es iegādājos, jā, maz drusiņu pārtaisīju, kā man likās, kā priekš manis likās labāk, un līdz ar to tad tās meditācijas ir radušās. Viņas ir balstītas uz dziļu sevis izzināšanu, un atcerieties, ka jebkura meditācija ir jūsu saruna ar jūsu informatīvo lauku, tad jūs vistiešākais tas, ko jūs meditācijās darat, uzlabo vai pasliktina jūsu auru. Atkarībā, kā jūs to darat, cik labi priekš sevis jūs to. Nu ko, atkal šī reizīt, kad jūs sev iekšēji pats pusiņā pasakat, tu esi vislabākā. Tu esi atkal pagājis solīt uz priekšu, sev pretī. Lai nebūtu tirgus, paceļam rokas, kam šī meditācija bija stipri par garu. Godīgi, godīgi. Vēl kādam 2 rociņas. Kas aizmig uz kādu brīdi? 3. Malači. Kuram nebija neviens, ne otrs, ne trešais, ko es nosaucu. Neaizmīga, nebija pa garu. Fantastiski. Bet visiem pārējiem ir uz ko tiekties. Es gribu pateikt, ka es pati meditēju meditācijās, kuras ir stundu un plus, bet tas ir palēnam ceļš, uz kuru cilvēks var iet vai var neiet. Normāls meditācijas 15-20 minūtes, ja? Lai jūsu organisms palēnam atslābinātos un izdarīt visas tās funkcijas, kas ir vajadzīgas. Man uzdodas jautājumu, neveseli cilvēki, kam tādas muļķības man ir vajadzīgas. Man ir sāpes, man ir lielas sāpes, labas sāpes mēs noņemam, kam tās muļķības ir vajadzīgas. Tādā veidā jūs dodat savam informatīvajam laukam, savai auras daļai informāciju, ka jūs esat veseli. Arī tad, ja fiziski šī veselība vēl nav pilnīgi ne tuvu. Bet tas ir viens no veidiem, kā jūs šo fizisko veselību tādā veidā spējat pātrināt sev. Ja jūs ejat kaut kur ārstēties, vienalga fizioterapija, dziedniecība, normāla medicīna, uzturbagātinātāji, un ja jūs esat neapmierināti ar sevi, jebkurā gadījumā, lai ko jūs darītu ar savu veselību, un jūs to visu ļoti dzīvi izjūtat, tad tas nekas labs, protams, nav. Un šī meditācija ir viena no tā, kas dod lielu daļu no tā, kas nākotnē ar jums notiek. Mēs par to runājām, ja? Nu ko, man ir vēl jautājums atkal, paceļam rokas vai nepaceļam. Kas tic domu spēkam? Godīgi. Ļoti labi, ir jābūt godīgam. Mēs esam tāpēc, ka mēs gribam kaut ko sev izdarīt. Tātad, pamatā ir, kāpēc jūs ticiet? Ātri varbūt var padalīties. Kas ir tas, jūs esat to tā kā pieredzējuši, jūs
Kas ir motīvs? Kāpēc jūs tam ticiet? Kad ir doma spēks un ka viņš kaut ko jums dara? Tātad jūs esat kaut ko ļoti gribējis kaut kādā brīdī un ir piepildījies. Gribējis un tad raidījis domas. Nu jā, mēs tur runājām pirms tam, kāds viss notiek, jā, jau tā smalki. Tad es jums došu iespēju katram dažās minūtēs izdarot vienu vingrinājumu. Tas vairs nebūs sevi iekšā, ne fiziski ārā redzams. Un jūs redzēsiet, kā strādā, it sevišķi tu skaties tā, kas varētu ticēt un varētu neticēt. Jā? Pārēji arī, protams. Un šo te jūs citiem parādiet, tas ir pēc galvenais. Jūs redzēsiet, kā strādā jūsu domu spēks. Bet es atkal gribu nodalīt atbildību. Tas, ko es jums šeit rādu, stāstu, ir iegūt no ļoti daudz dažādiem avotiem, kas man ir maksājuši kaut kādu naudu un nemazo, un tas, ko es jums dodu, tas ir tas labākais no tā, ko es jums dodu, ko es zinu, visspēcīgākais. Jūs lūdzu atbildībā, tad, ko es jums lūdzu darīt, to cenšaties maksimāli labi sev. Un šajā vingrinājumā es jums visu teikšu, kas jums jādara, bet tad, kad es teikšu, sakiet no visām emocijām ar pilnu pārliecību, it sevišķi tu, ja, centies ar emocijas, cik tu, arī tad, ja tev būs skaļāk tas, ko tu teiksi, nekā visiem pārējiem, neuztraucies. Pagrabstē, te neviena nav, bet teikt, te ir tikai žurka. Kā jau ir? Nē, nu tas ir tas. Tātad, ja? Saliekam šādu roku, es nākšu varbūt viducītī, pamatnīs kopā laiet un plauksniņas kopā. Un kas notiek? Normāli cilvēkiem, bet izstiepiet tos pirkstiņus smuku viens pret otru un skatāties vidējo pirkstu. Man taču ir. Viens pirksts ir drusciņ garāks par otru. Nav pilnīgi divi vienādi pirksti. Kurš ir garākais? Kurā roka? Es pa vidējo pirkstu tagad runāju, tieši pa vidējo. Man ir labāk, kam ir kreisā, ja? Tātad to plaukstu, kurai ir mazākais tas pirksts. Ja man labā ir garāks, tad kreisā ir mazāks. Tātad to plaukstu, kur jums ir mazāks vidējies, jūs taču redzējāt tikko, ja? Noliek sev priekšā. Skatāties koncentrējoši ar koncentrāciju plauksts vidū un 7 reizes ar pārliecību, ar sapratni, ka tāds ir, un ar ticību. Sakat, kļūsti garāks, 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 kļūsti garāks. 7 reizes vajadzēja. Ne, tas nekas, bet es gribēju ar emocijām, ar jūtām, ar pārliecību to visu. Ja? Nekas. Un tagad paskatieties, kāds ir vidējais pirksts. Tagad man ir garāks no Ja jūs pielikāt visas jūtas, kā es to darīšu, emocijas, ir garāks. Kas tev kādēļ otro pakal garāks? Bet es tagad man jautājums, vai tu redzēji, ka tā ir? Ko redzēji? Tu tagad redzi, kad to savu pirkstu, kad ir, vai... Jā, man tas dienā ir. Tad tas nozīmē, ka vēl vajadzēja tās jūtas un vēl vajadzēja emocijas, bet viņš tev bija mazāks. Ja? Kam ir garāk tie pirksti? Tagad to pašu roku. Mēs tagad apakaļ visu jāliek vietās, jā? Atkal pārliecinoši 7 reizes skaitiet. Es skaitīšu ar pirkstiem, bet ar emocijām. Kļūsti īsāks, kļūsti īsāks, kļūsti īsāks, kļūsti īsāks,
kļūsti īsāks, kļūsti īsāks, kļūsti īsāks. Nu, tagad nav. Tātad, kam nebija, kam neizdevās, pielietojiet vairāk emocijas, vairāk jūtas. Man ir, jā, bet tas ir mājas darbs, ko jūs varat pat. Nu, tas ir atpakaļgaitā tagad jādara, jā, bet ja kaut ko citu vēlās, tad atpakaļgaitā nav vajadzīgi. Nē, tas ir tikai, tas nav ceļš, kā tu vari dabūt to, ko tu vēlies. Nē, es vienkārši parādīju, lai jūs fiziski redzētu, kas ir domu spēks, kā viņš strādā, kam ir domāta meditācija. Jo mēs domājām... strādāt tā, tagad ar šito? Neko, es vienkārši parādīju. Tik uz sevi? Nu, protams, mēs vispār drīkstam strādāt tikai uz sevi. Uz citiem tad, ja jūs to lūdzu. Ja jūs negribat pārkāpt citu robežas, ja mums katram ir savas robežas. Patikās? Redzējāt, man prieks. Jums ir skaists ūdens, visiem beidzot uzradies. Izņemot mani, es šodien kaut kā. Labi, iesim tālāk. Man prieks, ka jūs to redzējāt, sapratāt. Patrenējieties un viss notiksies. Nu, tagad pa tik pa cik mēs runājam par enerģijām, un es esmu bioenerģētiķis, tad mēs centīsimies šajā nodarbībā runāsim par to, kā atgūt enerģiju, tur, ko esam pazaudējuši, kā uzkrāt enerģiju, kas mums ir kaut kur aizķērusies. Un šīs, varbūt, ja jūs gribat var pierakstīt, ja gribat var nerakstīt, ir sekojušas lietas, kuras, ja jūs palēnām savedīsiet kārtībā un sakārtosiet, jūs jutīsiet, ka jums jau vieglāk dzīvojot. Nerunāsim par mistiskām lietām, par kurām mēs neredzam. Par tām lietām, kurās jūs varat ņemt tagad tepat tūlīt dalību, sakārtot savest kārtībā, kas jums palīdzēs vieglāk elpot un vairāk izdarīt. Tātad, kur pazūd mūsu enerģija? Tā ir nepabeigtība un nekārtība. Pirmkārt, bijušās biznesa aktivitātes. Tātad, ja jums ir kaut kāds uzsākts, kas ir biznesa, tā ir darbība. Ja jūs esat kaut kur uzsākuši kādu darbību un neesat viņu novedusi līdz galam, vai neesat atsaukuši savu dalību, tad to vajadzētu izdarīt. Solījumi, kas ir neizpildīti, neatcelti, nepārnest uz citu termiņu. Kaimiņiem atnāk, izsūta savus bēdus, un jūs viņai kaut ko sasolat vienkārši un palika žēl un sasolījāt. Viņai es to izdarīšu. Un, protams, viņa aizgāja un jūs aizmirsāt. Tas arī ir kaut kas, kas paņem jūsu enerģiju. Šeit fizisko enerģiju, kas ir apkārt. Tātad arī tās lietas vajadzētu izvērtēt, ko jūs esat kādam solījuši. Vai nu pateikt, pazvanīt, satikt un teikt, piedod, es vienkārši to izdarīju, bet es nevarēšu. Tad nobeidziet to, ja? Vai nu izpildiet šo solījumu, vai nu pārceliet uz citu termiņu, kas jums ir pieņemams. Protams, parādu un finanses saistības arī tie ir jānokārto. Ja finanses saistības optimizēt maksimāli, un parādu un brālis. Tālāk, skapji, mēbeles pārpildītas ar nevajadzībām lietām. Reiz gadā noteikti, ja 2 reizes gadā, kad sezona mainās, lūdzu, visas savas drēbes pārskatieties. Ja gadu neesat vilkuši, es zinu, cik ir grūti izmest ārā drēbes. Bet ja gadu jūs viņas nevelkāt, tad ticiet, pēc gada jūs viņas nevelksiet. Vienkārši nesaku izmetiet, ielieciet maisiņā, vai nu atdodiet sarkanām krustām, vai nu kādam, kam viņas ir vajadzīgas. Šis būs viens no darbības veida,
kas varētu saukties, jo tu vairāk dosi, jo tu vairāk saņemsi. Bet tas nav jādara tāpēc, lai es saņemtu kaut ko. Ja jums būs tāds motīvs, tad tas ir garām. Vienkārši atbrīvojiet enerģiju, un tur viņi noteikti ir. Nu, piebāzta garāža vai cits palīg telpas. Tur arī necirkulē un nepārvietojas brīva enerģija, kā vajadzētu. Finanšu, atskaišu nesakārtotība. Ja kādam tas ir viņa darbībā, tad lūdzu, tas arī ir veids, kas paņem enerģiju un nemazo. Neaizvērti bankas rēķini, kas paņem naudu. Nu, ja jums, piemēram, ir kaut kāds atvērts kontiņš, un jūs viņu nelietojat 2-3 gadus, tad jums ir jāmaksā kaut kāda abonēšanas maksa, bet viņš karājās tā kā gaisā. Taisiet viņus ciet, viņi nav vajadzīgi. Ja pāris gadus jūs ar viņiem neko neesat izdarījuši. Arī tas paņem enerģiju, ticiet man, es zinu, ko es runāju. Nu tad nākamais sievietēm neizmantotas vai salauztas piederumu lietas, virtuves tehnika. Neizmantotas vai salauztas piederumu lietas. Nu, virtuvē visādi loriņi, ja? Nu, mammas vēl palikuši, un gan jau es tur kaut kad ar to pacepšu, izdarīšu, ja? Bet ja jūs neesat ilgstoši jā, nu ir, svēt lieta. Izmantojuši. Bet tikko izmet ārā vajag. Es arī pie pieredzēju. Nu, ja nav daudz, tad lai stāv, bet ja ir pietiekoši daudz, tad tas viss neļauj brīvi enerģiju cirkulēt, un jums nevajag viņu, jūs nesat izdarījuši. Nu, fantastiski, jā. Bēniņi ar nevajadzīgām lietām. Nu, parasti dara tā, kaut kādu mēbeli nomaina uz bēniņiem. Nu, kaut kad noderēs, varbūt ir tas salūzīs, kaut kur varbūt, ja? Bēniņos var? Nu, nevar, ugunsdrošība neatļauj, bet kur? Nu, tas tā. Mašīnas aizmugurējais sēdeklis vai bagāžnieks, kur atrodam visu, jebkurai dzīves situācijai. Jā, pareizi, Luģī. Luģī, 1 čība, 1 lēk. Un aizmugurējais sēdekli. Nu, bagāžnieks. Personīgo failu nekārtība. Dators. Nu, sistematizēt, salikt pa mapītēm, vismaz, nu, kaut kā tā. Vai pašam prieks? Tāpat. Nekārtības darba galda, kurā jūs strādājat, ja jums ir darba galds, uz kur jūs strādājat, un ja tur ir nekārtība, tad arī lūdzu, ir uz ko tiekties, tas saucās. Nākamais ģimenes bildes, kas ir nesalikts albumos. Ģimenes bildes nesalikts. Nu, tagad ir diski varbūt, jā, bet arī, nu, tad tos fotogrāfijas mapītēs, pēc tam diskos un disks kaut kur, jā. Drēbes, kas jāuzgludina, un lietas, kas ir jāsalabo. Tātad tas, ja drēbes nedēļu stāv, nu, 2-3 mazgā saliek lielā veļasgrozā, un ja viņas ilgstoši stāv, nedēļu tas jau ir pietiekoši ilgs laiks, tad tās ir izmazgā sagludījumi. Ja tu pa drusciņai pēc šīs saraksties cauri, atbrīvosies enerģija, radīsies laiks. Tieši tā, pēc kā vajag negludījumu. Es arī redzu, Tās ir izmazgāts, to smuku saliek, beļu visu iekšā, un tās sastējās, un pārējo visu Nu, tad iesim tālāk. Personiskās attiecības ar neizteiktām aizvainojumu vai pateicības jūtām. Tātad jums ir saskarsme ar cilvēku ar neizteiktām aizvainojumu vai pateicības jūtām. Jums ir saskarsme ar cilvēku, un jūs viņam gribat iekšēji kaut ko ļoti pateikt, nu, labu šī situācijā, paskatīsimies, bet, kā es viņam to teikšu? Nu, iekšēji jūs padomājat, pagriežties un aiziet, arī tas paņem jūsu enerģiju. Ja jūs iekšēji domājat un gribat teikt, darat, laižat uz āru, tas ir pateicības. Un ja iet runa par, nu, aizvainojumu arī tad, ja jūs aizvaino,
Jums ir jāsaka. Tas, ko tu man pateici, man ir nepatīkami, man ir sāpīgi, un tas man aizskar. Tie vārdi ir jāpasaka. Nav jākliedz, nav jābimbā, nav jāhisterizējās, bet ir jāpasaka. Jo jūs iekšēji par to domāsiet, jūs iekšēji to akumulēsiet, un tas arī ir tas, kas jūsu enerģiju paņem. Laiks, ko nepavadījāt ar tiem, kam solījāt. Mēs nākamnedēļ aizbrauksim, noteikti izdarīsim. Nākamā nedēļa atnāk, ievieš savas korekcijas, un jūs šo solījumu neizpildījāt. Lūdzu, ja jūs ko solat, ir sevišķi bērniem, viņi nekad neaizmirst to. Ja jūs nevarat izdarīt, palūdziet piedošanu, pārliekt uz citu brīdi, bet izdariet to. Vai nesolat. Jūs jau aiz mēles neviens nerā, bet mēs gribam būt labāki brīžiem, nekā mēs varētu būt. Ja? Un tā mums tā izdodās. Protams, nepabeigti projekti un pasākumi. Kaut ko daru ar vienu, kaut ko daru ar otru. Iesāku kaut ko kam, apsolīju kaut ko kam, tāpēc es jums pārjautāju par tiem, vai jūs esat saņēmuši, jūs jums solīt, es to darīšu, tad es to daru. Ja neaizgāju, es pārskatīšu, kas nav bijis pareizi un izdarīšu. Jo man par to ir jādomā. Un ja es par to domāju, ar emocijām, tas paņem man enerģiju. Tātad, cienītās, šis ir tas, ko jūs varat izdarīt šeit un tagad. Uz ko jums nav jāgaida kāda palīdzība, kas ir tikai jūsu ietekmes zonā. Atcerieties vienu lietu. Mēs nevaram atbildēt par Jāni, Pēteru vai Miķēlu. Nē. Es varētu gribēt, lai viņš to izdara, bet tas ir viņš. Un tas, kas man nāk kontrolas zonā, nav, par to es nevaru atbildēt. Bet šis viss ir jūsu katra kontrolas zonā. Un kā es ieteiktu īstenībā to rīkoties, smuku visu sarakstīt. Nākamā ailīte, organizācija vai iestāde, ar ko man tas ir jākārto, tur ir visādi, ja, tur ir finanšu saistības, un tur ir solījumi, un tur ir projekti, ja. Un kad es to izdarīšu? Apsēsties, pārdomājiet, bet neuzliekat sev mērķus, kurus jūs it kā nespējat izpildīt. Laiks, padomājiet, iedodiet labāk sev vairāk laika kaut kam, nekā mazāk. Vai jums nav negatīva saruna ar sevi, tā mums pilnīgi nav vajadzīga. Nevienam. Ja? Bet kāpēc ir lietas, ko tu gribi izdarīt, ieliec plānā? Man kā viņa nav nekāda šausmīga nekas, bet katru reizi, kā es runāju tuvāk, ka es varētu to darīt, tā laikā. Rītā sapratīs, rītā pārīt, kā mēs vienosimies, sapratīs. Tas nav nekas tāds. Jā, man arī ir vesels. Mans intereses viens jautājums tāds. To sapratīsim rītā. Tie to var es Nevajag ar sevi, nevajag cīnīties. Nevajag cīnīties ar dzīvi, nevajag cīnīties. Tāpēc, kad atrod attaisnojumu, tā ir smadzeņa, kas pieslēdzās. Tāpēc, ka tas varbūt ir kaut kas tāds, ko smadzeņa uztver kā izēja no komforta zonas. Bet tā es neesmu tādu, kas sevišķi to neesmu izdarīt. Bet mēs neviens neesam ideāli, neviens. Mums katram ir savas vājās un stiprās puses. Tur ir kaut kādi, jo tur es varu sagaidīt kaut kādu ļoti pozitīvu atbildi vai ļoti negatīvu atbildi. Smadzenes pasargā, jo tā varētu būt kaut kāda jūsu trauma vai vienalga kaut kāda izēja no komforta zonas tajā situācijā. Un smadzenes tātad es stāstīju slinkums, sevis attaisnošana, tad atlaiž iedošana. Jā, es teiktu, ka pēc tam mēs pārceļam to laiku. Man arī tāds lietas. Pilnīgi. Tā, enerģija. Un tagad, kas ir tie produkti, kas dod enerģiju? Varbūt kāds zina? Produkts. Medus, jā. Nē, mēs nenāsim par lielu to daudzumu, bet
Tātad, pirmkārt, nu, tas ir no veselības viedokļa. No veselības viedokļa viss tas jaudīgākais, ko es jums teiktu. Tad, kad mandarīnu laiks, pirms mandarīnus jūs nomazgājiet viņu un nomizojiet un sakaltējiet mandarīnu mizu. Mandarīnu miza ir tā, kas, ja jūs apliesiet viņu, nu, ar tējiņu, ja, viņi dzēna enerģiju, ir sevišķi pēc slimošanām, nu, pēc kaut kādiem vīrusiem, vienalga kaut kādas slimošanas. Pievienojiet mandarīnu mizu, aplējiet ar tējiņu, jebkuru, ja, un viņš palīdzēs dzīt enerģiju. Ļoti ražīgi. Bišu ziedputekšņi, tā saucamā bišu maize, viņa ir tāda skābena sūra, un viņa būtu drusciņi, nu, tās šūniņas, tā kā jāizsūkā pirms ēšanas, bet ne vakarā. Jo tad jūs varēsiet skaldīt malku. Ja? Tiem, kam vakar cēliens ir ražīgs, tie var vakarā, bet normāli, kad cilvēks jau sev organismu uz tādu mieru, nu, noskaņo, tad nē. Rūgtā šokolāde, banāni, sausie augļi. Kas var atļauties veselības dēļ riekšķus vai siemītes, tie arī ir, protams, veselības avots diezgan liels. Un tad es jums ieteiktu, kas ir tēja dzērāji. Es īstenībā neesmu tēja dzērāji, bet tad, kad man vajadzēja ļoti nopietni, kad es strādāju ar šo zonu veselību, ja, no tā dzīves rata, tā bija pirmā, tad šo tēju es izmantoju no kaut kāda aprīļa beigām līdz pat, otrādi, tad no kaut kāda novembra līdz aprīļa beigām, tad visu rudens, ziema un pavasaris, ja? Un tātad pamatā, nu, ir varbūt cilvēki, kas nevar zaļo tēju dzert, bet tie, kas var, tad pamatā ir zaļā tēja, kurai ir klāt ingvers vai ingvers sula. Termosiņā es visu to taisīju. Nedaudz smaržīgie pipari, nu tā, lai nav pa daudz. Nedaudz krustnakliņas, kanēlis un citronu meziņu. Un kaut kāda zālīte, kas jums garšo. Nu, man tā ir citronu mētra, piparu mētra, varbūt kādam kumelīti, nu, kas ir tāda, kas jums tiešām garšo. Un aplējiet un dzeriet šo te. Arī ir liels enerģijas avots. Un vēl ir fantastiski tāda lieta kā antilipīdu tēja, ko es varu visiem ieteikt. Antilipīdu tēja. Antilipīdu tēja. Viņa Rīgā var dabūt vienā oficiņā tikai, kas nu ir, tas nu ir. Bet tad tikko tajā brīdī es jūtos, ka ka man, nu, nav patīkams. Nu, kaut kas ir, nu, vai... Tas ir ķančiem antilipodu tēja, jā. Fantastiski. No rīta dzer viņi dod enerģiju, vakarā dzer viņi tev ir cilvēki, kas nevar pagulēt, kam ir bezmiegi, viņš tev smuku nomierina uz miegu, aizved. Nu jā, nu jā. Tātad, ja tu viņu dzer no rīta, tad viņš dod enerģiju, un vakarā šī te pat tēja tev sagatavo miegam, nomierina organismu. Ir cilvēki, kas tiešām, kas nav, kas ir... Jā, tad, lai jebkurā gadījumā tējas ir, tējas tas ir tāda laba lieta. Nu ko? Man ļoti nepatīk tas vārds izplatīt. Man patīk vārds dalīties ar emocijām, sajūtām un pārliecību. Viņa vairs nedalīsies, viņa tā nav. Domā par sevi, bet ne par mani. Jā, bet... Nē, Rīgas frāzes jau labprāt izmantot. Lūdzu, padalies ar mani. Nē, kāpēc? Domā par sevi tieši tā. Kas viņai tam apakšā ir? Tā nav tava darīšana. Es viņai tagad lūkšu un es tik rādu savu steizi. Protams, jāsaprot. Tev vajag. Un viņa padalīsies ar to, kas viņai ir labs. Labi. Tad vēl prasu, varbūt tu man uz aizsnākt ciemāt. Tas
Tad vēl es gribētu pateikt, kur mēs zaudējam enerģiju. Nu, es esmu to entos gadus zaudējusi tādā veidā. Es esmu mēģinātājs, un mums ir ātrā ēšana vai ēšana skrienot, nu, tā ir normāla blakus parādība profesijai. Bet tie, kas var paēst, apsēsties, uztaisīt sev pusdienas laiku vai brokastis, ja nevar visu 3 ēdienu reizes, nu, mēs visi esam fiziskas personas, fiziskā pasaulē ar fiziskām lietām, ja? Ja nevar pusdienas atlicināt sev mierīgi paēst, tad varbūt var brokastis, ja nevar brokastis, tad varbūt var pusdienas un vakariņas, ja nevar brokastis un pusdienas, tad vakariņas, bet tad, kad jūs ēdat, koncentrējieties tikai uz šo ēdienu. Ēdiet ar sajūtu, ka tas, ko jūs sevī liekat iekšā, jums saglabā dzīvību un veselību. Tad tā ir liela vērtība īstenībā. Nu, mēs gan elpošanu uztveram par pašsaprotam, bet tas ir īstenībā elpošana, tā ir viena, nu, fantastiska lieta, kas sakārto visu. Bet mēs to, nu kā, mums viņi ir un mēs elpojam, ja? Mums ir ēdiens un mēs ēdam, nu kā, nu mēs nākam. Nē. Tātad, tas ir tas, kas ir ēdiens kā joga. Nē, galīgi garām. Un televīzors fonā. Televīzors fonā. Es tagad nerunāšu par dziļākām tur fenšuju lietām. Nu, tas ir, teiksim tā, viss, ko es jums dodu, ir pamats. Kaut kā jūs varat atbrīvot enerģiju no fiziskās pasaules sev. Jo, kā iet runa par šīm te vēlēšanās, par šo te iekšējo bērnu attīstīšanu, ka mēs kaut ko gribam. Kāpēc mums viss paliek, ne viss, bet lielākā daļa domās pusratā kaut kur iesāks? Tāpēc, ka mums vienkārši pietrūkst enerģijas. Un izrādās, ziniet, kā, saka, dzīve ir kā, tā zebra, jā, ir baltā svītra, un tad ir melnā svītra, un tad ir atkal baltā svītra, un tad ir melnā svītra. Zebru mēs veidojam paši. Tikai tāpēc, ka mums ir lietas, kuriem, teiksim, situācijas, dzīves notikumi, kuros mums ir pietiekoši daudz enerģijas, un ir lietas, situācijas, notikumi, kuros mums nav enerģijas, lai mēs tam iziet cauri. Un tāpēc mums liekas, kad ir baltās un melnās, ir tikai enerģijas trūkums visā, ko jūs neesat izdarījuši, vai neesat tikuši garām, vai neesat varējuši. Un šīs ir fiziskās lietas, es saku, es nerunāšu par dziļākām, tur fenšuju un tur. Lūdzu, ēdat, varat, nelasat, tas ir darbs uz sevi. Ar pieredumiem mēs esam apkraušies. Viss kaut ko mēģināt sakārtot, lietas apkārt, zināt, un galvu bija nodarbināt tikai to, tā drīkst sēdēt, nē, tā nedrīkst, tur pēc rietumiem, tur pēc austrumiem, ko viņi tā nolikt. Nē, es atvainojos, ja visu to saviek kopā, es lasīju tiešām daudz literatūru beigās, atvainot man, organismu nekā sastāvā. Protams, visu vajag mērā, harmonijā ar sevi. Sevī, ko es šodien varētu izdarīt? Es jums vienmēr taču nekošu, mēs visi mācāmies to. Jā, pareizi. Tāpēc saka, tev pasniedz tev to visu tā. Tieši tā. Zini, kā saka, Bībeli arī teiks, zelta vidusceļš, mērenumi, ja? Ne no viena grāva, ne otrā, ja tu tā ir, tad ir stress, saprot. Ieklausies sevī, kā tev organismu saka, kā tu labi jūties, mīli sevi, un nedar sev pārvārds, to ko tu dari. Viņa ir pieaicināta man no malas atbalstu grupai. To jūs visi neviens nezinājat, tagad jūs zinat. Vispirms jau mīliet savus vecākus un mīliet savus skolotājus. Un mūsu skolotāji nav tikai tā skolotāji, bet arī mūsu bērni ir mūsu skolotāji. Arī viņi mums ir jāpieņem pareizi. Jūs otro nodarbību mums paklausīsieties, tur jūs ļoti daudz ko tā viss dzirdēsiet. Mēs visi šeit uz zemes satiktie cilvēki
esam kā skolnieki, tā skolotāji. Visi. Lielākā vai mazākā mērā. Tas ir atkarīgs no tā, cik mēs gribam būt tajā situācijā, kad mēs tajā esam vai negribam. Mēs jau to savu cietoksni varam aiztaisīt vai tievi no visām pusēm. Aizcipēt, lai nav nevienas austara, lai nav nekas, bet tad mēs tā cietoksni ilgi dzīvojam. Un tik ļoti grūti no viņa tikt ārā. Ļoti, ļoti grūti. Nu, ja iet runa par to mērenību, tad tā ir viena no lielākām dzīves skolām, kā dzīvot harmonijā ar sevi, kā sabalansēt, lai nav tas no viena grāvja uz to otro grāvju. Ja? Lai tu tikai, teiksim, labi, mēs paskatāmies tagad dzīves ratu un izvēlamies to sfēru, ar kuru mēs strādāsim, nodarbosimies. Vienalga, kur sfēra attiecības, ja? Es tagad kārtīgi ņemšu strādāt ar attiecībām. Es darīšu to. Lai nav tas otrais grābs, ka tu pa daudz aktīvi, dedzīgi meties iekšā visu laiku, tikai tam velti, bet pārējās sfēras mums paliek kaut kur stipri aizmugurē novērtā. Un tad atkal, no plusa iznāks mīnus, tas zelta vidusceļš, to jājūt tikai sevī, kā tu labi jūties. Nē, tieši tā. Bet tas, ko viņa pateica tik vienkārši, pašsaprotam, tā ir viena no lielākām dzīves mākslām. Visās jomās. Jo pēc idejas, teiksim, mums nebūtu jāstudē man ir kaut kāds mans ceļš, un ezotērika ir vienas no, kas man nes skaidrojumu daudzam. Mums nav jāstudē ezotērika, mums nav nezinu, kur jāstudē un kaut kas jādara. Mums vienkārši ir visās dzīves jomās jāmēģina būt sabalansētam. Vidusceļš jāievēro. Bet tā mums ir vesela dzīve. Vienu jomu mēs sakārtojam, un tā mums izdodas, un mēs atkal metīsimies nākamā, un tur atkal iet visādi. Un tad, kad tu ar sevi saskaņā dzīvo, tad viss palēnam mainām. Nekā savādā. Tagad es jums padalīšos ar vienu ļoti būtisku elpošanas vingrinājumu, kuru vajadzētu, to mēs praktizēsim. Tagad te patulīt. Kuru vajadzētu tā kā ābeci īstenībā zināt. Ābeci zināt visus burtus ābecē, ja. Tas būtu, tā ir, kā pateikt, jāpieņem pa dzīves pamatlietu, ja jūs gribat būt veseli. Jo pamatā, kas mums veselību grauj? Ir ļoti daudz, kas kaitē mums veselībai, bet pamats ir stress. Visi dzirdējuši, ja? Tad stress, kāpēc? Situācija, esmu uztraukusies, bet kas šo te uztraukumu manam ķermenim nodod? Tās ir manas smadzenes, mīļās, labās smadzenes, kas šo situāciju uztver par man apdraudošu vai kritisku. Tāpēc, ka smadzenēm ir šī funkcija mani aizsargāt. Un viņām liekas, ka tā tev ir traģiska, ja? Ka tā tev ir apdraudoša un kritiska. Un kas notiek? Smadzeņi tālāk nodod ķermenim informāciju, un mēs sākam tur ir kaut kā 21 punkts, es šodien nepaņēmu to izrakstu līdzi, kas notiek ar ķermeni stresa situācijās. Principā tu nespēji izejot visām tām pakāpēm, tas 25 punkts kāds ir, kas notiek organismā, tā visu pakāpē, tā kā zobracība. Tu nespēji vispār domāt pēc tam. Tu esi izsists no jebkuras nākamās stundas vai tuvākās pusstundas normālas rīcības un sajūtām. Tātad, lai smadzenes nenodot nevajadzīgu mums informāciju, kas fiziskā formā tālāk rada ļoti dziļas problēmas, ja? Fantastisks ir elpošanas vingrinājums. Un viņš ir vienkārši. Ieelpojam uz 1, 2, 3, 4, aizturam elpu 5, 2, 3, 4,
izelpojam 1, 2, 3, 4, aizturām elpu 1, 2, 3, 4. Tagad tād, jūs, kad to darat, sākumā jūs, varat domāt 4 stūri zīmēt. Tātad. Izdariet vismaz 10 reizes tagad. 4. Jūs varat domās skaitīt līdzi. Ieelpojam 1, 2, 3, 4, aizturam elpu 1, 2, 3, 4, izelpojam 1, 2, 3, 4, aizturam elpu 1, 2, 3, 4. Un tādu ciklu uztaisam. Vajag to var pierakstīt. Uzrakstat vienkārši ieelpo 4, neelpo 4, izelpo 4 un neelpo 4. Tajā brīdī, kad jūs jūtat, ka jums ķermenī paaugstinās, rodās nevajadzīgas vibrācijas, kas jums nav patīkams. Tad, kad jūs jūtat, ka jūs jau kaut kā reaģējat, kas jums nav patīkam, vienkārši jūs priekšā ir cilvēks, jums ir situācija uz ielas, tev maksimā pie kases ir kasieri, ja, kas tur vēl kaut kur. Vienkārši šādā te veidā 7-10 reizes paelpojiet. Ticiet man, jums visas. Pats galvenais, lai šīs te vibrācijas ķermenī neuztaisītu šo te 21 punktu darbību. Nākamreiz, ja kādam galīgi interesē, es varu tā detalizēt jums pastāstīt, kas notiek tajā brīdī, kad mums ķermenis uztver to kā stresu. Un vēl un tad, kad tu elpo, tad vēl smaidi. Viņa tu čeku uz galvīs pot galvā, vai ne? Zini, kas ir? Bet, lai viņa domā, ko viņa grib, tu būsi vesela, ja? Tu būsi vesela. Sākumā jūs to visu darīsiet piespiedu kārtā, ja? Bet šis te tiešām ir kā, tā ir vislielākā jūsu aizsardzība. Jo saprotiet, stress jau tālāk viņš izdara šo te visu, kas notiek, un pēc tam, ja viņš ir aizturēts, tad viņš sārda jūsu fizisko formu. Ja jūs zinat, kā jūs varat izlādēt šo stresu, jūs ejat peldēt, jūs ejat brīvā dabā, jūs meditējat, jūs vēl kaut ko, kas kuram ir harmonisks, atkal es runāju par harmoniju. Es varu pateikt, ka ir fantastisks tas un šitas, bet tas ir man. Bet jums katram individuāli ir kaut kas tas, kas jums nomierina, kas jūs izlādē, kas jums palīdz sevi savest kārtībā. Tikai un vienīgi katram savs. Nav viens recepts visiem. Par to urantīs kursu. Tā sieviete, piemēram, ja man ir, man ar jebkuru biznesa partneri ir savu harmoniju procentuāli. Ar jebkuru metodi dziedināšanas vai vēl kaut kur ir savu harmoniju. Tā ka tas ir ļoti sevi jāieklausās. Ja? Jūs zināt, cik smadzenes mums dara. Tas pats lielākais un būtiskākais no visa būtu atslābināt šo smadzeņu darbību. Jā, tā ir fantastiska ierīce mums, komps mūsējies, bet viņš tiešām dara mums ļoti daudz lietas, kas mums nav tās īpaši tās labākās, bet tās ir mūsu mīļās labās smadzenītes, un tur mēs neko nevaram darīt. Tātad, elpošana. Pamēģināt. Jā, varam darīt. Jā, un saprot, ticiet man, tad, kad jūs šito visu izdarīsiet, smadzeņi neko vairs, jūs apmānīsiet smadzeņi. Tāpat kā jūs varat apmānīt savu vēderu tajā brīdī, kad jūs ļoti gribat ēst un ka nevarat. Ko mēs darām? Mēs varam uzdert ūdeni, mēs ielējam mūsu, to arī visu smadzeņi mums dara. Jā, mums gribās ēst un smadzeņi dod impulsu, ka mums vajag ēst. Vajag ēst. Tād es paņemu ūdeni. Arī, jā. Tad mazinās apetīti. Jā. Vienalga, jā, piedi.
Nu, kamēr vairs negribās droši vien. Bet ar citu es atvainojos, man tikko mācīja, ka nedrīkst nēst kaut ko. Nē. Paga. Ik pa 3 stundām jāēd, tad, kad tu esi rīmeklis, saproti, ir jau normāli cilvēki. Bet es neēdu, es pa daudz, kā liekas apaļ, bet es neēdu. Nu, vienkārši mazākās dozās, vairākas reizes. Es esmu pie to, ka es no rīt pēdu un kaut kad vakarā. Tas ir ļoti neveselīgi. Nu jā, nu tas ir. 3 reizes vajadzētu ēst dienā. Tu 3 stundām. Jā. 3 lielās. Tad ar šī viņš ir pagaid, man jāuzēd, un 3 stundas pagaid. Nu, viņš ļoti regulē to sautu. Bet, nu, ļoti labi, cilvēks sev mīla, sev darbojas. Jā, protams. Nu, tātad, nu, ko mēs iedzeram ūdeni? Organismu, smadzeņi tiek, nu, uztvērt to, ka mums kaut kas ir šeit iekrits, tad mēs ēdam. Ja mēs varam kožļāt arī kožļājumu gumiju, kas ir bez cukuru. Mēs kožļājot, nu, pa kuņģi, nu, bet, nu, labi ir, bet, nu, jebkurā gadījumā tu esi mutē ielicis kaut ko, un tev smadzeni jau uzskat, ka tu jau ēdi. Un tu izspļauj ārā. Nu, kuņas un liedarbini, jā, kuņas kāpes, tad tev pēc tam kaut kas ir jāliek vienalga, jā, bet, nu, bet tas ir tas, kā mēs savu smadzeņu atkal bišķiņu apadām ap stūri, jā, sev vajadzīgā virzienā. Kā jums liekas, vai smadzenes guļot atpūšās un no cikiem līdz cikiem tas notiek? Jā, tas ir ļoti mazs laiciņš, kad atpūšās smadzene, un tas ir no 10:10 līdz 1:00. 3 stundas. Tie, kas ilgstoši. Tātad, tie cilvēki, kas jūtās ar laiku dzīves pārguruši, kas nespēja koncentrēties, kas nespēja izdarīt daudzas lietas, ir tāpēc, ja viņi zina, ka viņš šī laikā neguļ, tad viņi, nu, kaut kādu brīdi jau ķerās. Mums jau organisms ir tāds kombināts, Dievs radījis tādu kombinātu. Bet visam ir sākums un visam ir beigas. Un ja jūs ilgstoši gadiem ejot, darat pāri savām smadzenēm, tad smadzenes pēc tam to atdarīs, ticiet man. Jūs vienkārši nespēsieties ne koncentrēties, ne domāt normāli. Tā ir. Jo vispār, ja es esmu mēģinājis arī gadās, ka vīriet ātrāk gulēt, tad es arī ātrāk esmu augstā, jo 5 esmu jau izgulējusies. Tas ir vislabākais laiks, kad jūs varētu arī celties īstenībā. Tas ir kā dubultā, tu esi izgulējies. Jā. Bet mēs nevienam, kam jānotiek līdz 10. Bet es saskāršies pēdējā laikā cilvēku, kas iet 9 gulēt. Tas iet 9 un vasarā 9 iet gulēt. Es pūļu. Jā, labi ir, bet ik pa laikam tev ir tomēr jādod, saprot, tas ir ļoti nopietni. Es vakar iegāju pusdīvo gulēt un vispār miegā. Tas ir ļoti nopietni. Nezinu, cik ilgi es tur domāju. Es jums par to celšanos arī varu pateikt, tas viss ir saistīts, nu redziet, man tā sfēra, tā veselība, es esmu tur izstudējis krustām šķērsām īstenībā, ko tikai ne. Tātad, es pati neeju 10. gulēt, es 10. eju pie miera, bet man vismaz pusotru stundu smadzenes atpūšās. Es zinu to, ka līdz 1 man smadzenes atpūšās, un tad nevairāk. Nē, es neceļos, es guļu, bet tas ir laiks, kad mans smadzenes atpūšās vēlāk. Tas vēlāk notiek visādi citādāk procesi, ja? Bet ja mēs par smadzenēm, tad 5 ir tas laiks, kad tā saulīte parādās virs tā horizonta. Un tas ir pēc vēdām, ka tajā brīdī, kad viņi virs horizonta paceļās, mums ir tāds virsniegs, pilnīgi visiem, kur tā saule paceļās. Ziemā tas nav, protams, bet tad, kad ir vasara, tad mēs nespējam dziļi gulēt, tad mums tas spiež un mēs grozamies un knosamies, tad visu kaut ko gribam, bet tas būtu tas laiks, kad vajadzētu celties augšā, un tagad ir laiks man sev. Tad, kad es to veselības zonu ar to sāku, kad visi ģimeni gulēja un krāta saldā miegā, pirmo nedēļu man gāja grūti. Pirmo nedēļu man gāja ļoti grūti, bet es cēlos 5.
Es palēnām padzēru tēju, es vingroju, kā nu es mācēju tajā brīdī, kā man likās, kas man ir pieņemams un pareizs, ja. Tad es meditēju, tad 6:30 man ģimene sāk nosīties. Saprotiet, tad, kad es pieceļos ātrāk, es nevienam netraucēju ar sevi, ar savām vajadzībām. Sieviete ir radīta šajā pasaulē kalpošanai. To es saku visiem tā kā bausli. Kalpošanai. Ja esat sieviete, tad jums ir jākalpo. Kalpo ģimene. Ģimene ir tā, kurā jūs jau kalpojat. Un tās ir tās iekšējās sajūtas. Ja es tagad celšos kopā ar visiem, un tagad viss māja man būs augšā, un es tagad ņemšu tur to darīt, un pārējais kaut kur es slikti jutīšu. Nu, es esmu tā kā apdalījusi viņu ar to, nu, kaut kādu daļu, ko es dodu viņiem. Nu, vēl kas ir, ja es to daru ar nepatiku, ar pienākumu apziņu, tad tas neko labi nedod. Es to daru ar iekšēju, ar šo te mīlestību, iekšēju mīlestību. Taisu ēst ar iekšēju mīlestību. Es slauku grīdu ar iekšēju mīlestību. Es runāju suni ar mīlestību. Ja es to... Nu, šitās ir tādas saprotamas lietas, kur šo te enerģiju. Tagad lūdzu paceļiet rokas tie, kur kaut ko no tā darīs, no tā lielā saraksta, ko mēs sarakstījām. Fiziskā formā, kur var atbrīvot enerģiju. Jā, ļoti fantastiski. Jā. Nu, tad runāsim par lietām, kas jau ir šī te mistika, mums liekas. Mistika ir tā, ko mēs neredzam, fiziski nesajūtam, bet kas tomēr ir. Mēs atbrīvoju vienu kaktu savā dzīvoklī. Zināt, man ir viegli elpot. Tu kā kaut kā viens tā. Es visu laiku katrais es balkonu pus, man viens tur vēl. Un tad, kad tu to izdari, tu apstājies, vēl. Tās ir tās lietiņas, kas mums piepilda. Iztīram vienu kaktu, iznesam ārā vai noliekam tiem, varbūt kam vajag paņēmis, akal, noliekot šo te kasti vai šo te maisu iekšēji. Lūdziet, lai aiziet tam, kam vajag. Jā, un tev ir jājūtās ļoti labi, jo tu kādam esi palīdzējis. Tātad iztīram ar šādu motivāciju kaut ko, un tad no sirds par sevi priecājamies, kāda es esmu baigi foršā, kāda es esmu maz, ka es esmu to izdarījis sev. Un priecājieties. Vietā, vajadzīgs, labs, kas piepild, kas priecē. Izdomā, lai ir harmoniski. Nu tad mistika, ja? Dvēseles, kā mēs runājām, kur tad viņas mums ir? Viņas mums ir kaut kur visumā, Dieva plānos. Ja? Jā, 5. plānā. Tur dzīvo mūsu dvēseles. Ja? Un ja mēs esam šo te dvēseļu projekcija šajā dzīvē, tad visvairāk enerģija pazūd tajās situācijās dzīvē vissmagākās, kad tiek aizlaustas mūsu dvēseles. Tā arī notiek. Cik cilvēkiem ir dzīvē bijuši ļoti smagu un grūtu dzīvi, kad ir sajūta, kad sirds pārplīst? Paceļ rokas. Vismaz ir sapratni, ka jūs esat dzīvojuši. Jā. Tādas situācijas cilvēkiem ir, un tāpēc, un viņas pie kam, varbūt citas mēs ļoti dziļi izdzīvojam, citas mēs varbūt mazāk, tā uztveram ļoti sāpīgi. Bet, lielam vairumam cilvēku ir tā, ka tās situācijas mums neatlaiž. Ir sajūta, ka tev ir saplīsusi sirds, un ka
tev vispār nav spēka neko darīt un nekur iet un ar ko nodarboties. Nu labi, kaut kā mēs pārdzīvojam, mākam pareizi vai nepareizi, nu, izejam cauri, kaut ko iemācamies, kaut ko neiemācamies. Un paiet laiks un pēc brīža mēs atceramies šo situāciju, mums sāp tieši tāpat. Ja, tā mums dzīvē notiek, un tieši šīs ir tās reizes, kad aizlaužās mūsu dvēselītes. Tas viss ir tik dziļi, ka tas tur augšā arī notiek. Ja, jo mēs jau ejam ar dvēseļu uzdevumu vadīti. Dvēseļu uzdevumu vadīti. Līgumiņi ir sasliegti, situācijas tiek noliktas, un fiziskā formā ir jāaiziet cauri. Un nespējam atlaist, nespējam pieņemt un nespējam piedot. Un līdz ar to ir tā, kā ir. Un tad mums vispār no spēka dzīvot tālāk. Arī tā ir. Un tagad es jums varu pateikt, kāpēc lielai daļai no cilvēkiem piemetas kādas ļoti kroniskas slimības. Viena no tām ir onkoloģija, kura uzrodās ne no kurienes, ja? Un cilvēks aiziet. Nu, onkoloģija, ir gadījumi, situācijas, kad onkoloģija ļoti veiksmīgi tiek pārdzīvota, atveseļojās cilvēki, mainot savu pasaules uztveru un visu pārējo, tikai tā var īstenībā no onkoloģijas atbrīvoties. Ja? Nu, protams, ejot visu ceļu, ko mediķi saka, ja vajag izgriezt, ja vajag apstarot, ja vajag to vai šito, bet apakšā visam ir darbs ar informatīvo un emocionālo ķermeni. Bez tā visi, ja izgriezīs un apstaros, nekas nenotiks. Paies laiks un onkoloģija aiziet. Ja tu iekšēji jūties tā, kā tu jūties kā agrāk, neko nemaini savā uztverē, tad onkoloģija aiziet tieši tur, kur ugīs vajoni. Ja? Tad atpakaļ uz citu vietā. Kāpēc es par šīm slimībām runāju? Dvēseli ir aizlūzus, viņi savu. Nu, ja mums ir uzdevums aiziet no punkta A līdz punktam B dzīves laikā, 10% tad pa labi, pa kreisi, teiksim, es varu aizbraukt uz Rīgu pa tiešo, ja es savu intuīciju klausīšu, bet es varu aizbraukt uz Rucavu, Bārtu, Grobiņu un tad atkal kaut kur tā šitā, bet uz to Rīgu man vienalga ir jāaizbrauc. Es varu braukt ātri 3 stundas un es varu braukt pusotru dienu. Tas tā, līdzīgās es runāju. Dvēselīte ir aizlūdzusi, fiziskā forma nejūt vispār spēku dzīvot no šādām tām situācijām, kuras mēs neesam vienkārši to mācību stundu izgājuši. Pieņemt, atlaist, piedot. Ja?